Ukulele ar metāla stīgām. Interesanti, vai ne? Kā mikrofons uztver skaņu tagad un tagad. Sveicieni no saulainās Portugāles. Es neesmu Portugālē šobrīd, esmu Rīgā, Ģertrūdes ielā 64, kur mums ir mūzikas instrumentu veikals, kā arī šī mājaslapa ukulorīga.lv. Tad šis instruments ir tradicionāls portugāļu mūzikas instruments, kas saucās bragiņa. Viņu sauc arī par mašeti vai mačeti. Mašete de Braga, un no tā ir radies nosaukums bragiņa. Mīļumvārdiņš, mīlulīte, tā kā ukulelīte. Ar ko viņa atšķirās no ukuleles principā, šī varētu būt ukuleles mamma, vai tā kā tas, kas aizceļoja oriģināls Havaju salām, un no šī instrumenta vai no otra rahao, kas ir tepat augšā, ko es parādīšu kā nākamo, ir radusies ukulele vēsturiski. Tie portugāļu tradicionālie instrumenti bija daudz un dažādi varianti, bet tie populārākie un zināmākie ir cavaquinho, tāds kā viens atrodas šeit, ir 8 stīgu, jo bragiņa ir pietiekoši līdzīga un ar 4 stīgām, tāpēc es gribēju paņemt priekš veikalu un parādīt jums 8 stīgu, kā tas skan. Oriģināli viņu skaņo mazliet savādāk, bet sanāk tagad, ka tā ir koncerta izmēra. Rekuri koncerta izmērs. Sanāk, ka korpus ir mazliet mazāks par koncerta izmēru, un viņa ir arī mazliet īsāka par koncerta izmēru, bet lielāka par soprānu. Tomēr viņa ir metāla stīgas. Jūs būsiet pārsteigti par to, cik daudz cilvēku mums nāk veikalā un prasa ukulele ar metāla stīgām. Tā kā ir pietiekoši daudz cilvēku, kas to prasa, tad es sagādāju šo te mūzikas instrumentu bragiņu vai mašeti, un viņu var uzskaņot tāpat kā ukulele, tāpat kā baritona ukulele. Esmu pārliecināts, ka ja uzlikt ukulele stīgas, tad būtu tas pats tā kā ukulele, bet tas nav tik interesanti, vai ne? Jo tad jau var paņemt ukulele vienkārši. Bet ja gribās kaut ko ar metāla stīgām, tad šis ir variants. Viņu skaņo gan tā kā baritona ukulele. D, G, B, E. Atvainojiet, bija nācis klients veikalā. Tāpat kā 4 ģitāras augstākās stīgas. Tas nozīmē, ka tu vari izmantot visus ukuleles akordus, un tev viņi skan tā kā baritona ukulele. Tikai, protams, ar metāla skaņu. Viņu tradicionāli var spēlēt ar pirkstiem, var spēlēt ar mediātoru. Ar mediātoru viņi skan tā. Un ar pirkstiem viņi skan tā. Super forša skaņa. Bija ienācis klients, viņš teica, viņi skan tā kā kokle. Tā ir koklīgākā dziesma, kuru es zinu. Gauži raud saulīte. Ja tu vēlies to iemācīties, dodies uz mūsu YouTube kanālu un atrodi dziesmu, kā spēlēt Gauži raud saulīte, un tur ir visa pamācība. Pieejam YouTube bez maksas. Kas uz viņas forši skan? Piemēram, viss, ko tu varētu spēlēt. I was scared of dentists in the dark. Vai arī var izmantot tā kā baritona akordus, lai skanētu A minors. I was scared of dentists in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations now. All my friends are going green. Ko var forši spēlēt arī blūziņu, piemēram. Tās stīgas ir metāli, viņas skan metāli un viņas var locīt tā kā metāla stīgas. Tā ir bragiņa, un kas ir nākamais?